Klausies, cik daudz es vispār neatpazītu. Normāls banknotes. Skaistas gan. Žēl tikai, ka nav autentiskas, bet zini, kas mani visvairāk mulsina? Mēs šo visu esam konfiscējuši Taveks filiālēs 3 dienu laikā. Nu jau šāda veida viltojumi izskatās, ka uzņem arī Latvijā apgriezienus, un patiesībā šīs šobrīd skaitās vislabākais viltojums tieši šāda jaunā ASV dolāru simtnieku paraugam. Līdz ar to es gribētu nodot informāciju, kad ar šāda veida dolāriem ir jābūt uzmanīgiem. Aicinu neiegādāties dolārus no nelicencētām kompānijām, iegādāties šādus dolārus privāti. Un tas ir tikai normāli, ja cilvēki, kuri nestrādā ikdienā ar ārvalstu valūtu, nemāk atšķirt. Ko darīt? Ja tu maini dolārus valūtas maiņas punktā, obligāti palūdz, lai tavā klātbūtnē šos dolārus izlaiž caur detektoru, kurš pārbauda dolārus. Nevis skaita naudu, bet pārbauda dolāru autentiskumu. Piemēram, Taveks ir, man šķiet, Latvijā mums ir vismodernākie tie detektori, kuri māca atpazīt perfekti visus viltojumus. Un vēl kā papildus fakts ir tāds, ka mums klienta apkalpošanas speciālisti šādu viltotu naudu, es teiktu, ar aizvērtām acīm varētu izķert no kopējās čupas. Es gan nevarētu. Es būtu jūs paņēmusi un nopirkusi. Cik labi, ka tu esi marketingā. Žēl, īsti dolāri. Nu, ideāli. Tas skaisti ir, īsti nav. Bet varbūt vienu ieteikumu. Nu, kā man pazīt? Vai tā nauda ir īsta vai nē? Man šķiet, ka ir. Man ir viens drošs ieteikums nopirkt Taveks.